Labdien, mani dārgie! Mūsu pestīšana ir droša, tāpēc, ka to mums ir apsolījis Jēzus un ir teikts, ka mums ir dota mūžīgā dzīvība. Tātad tas ir tas apsolījums, kas ir rakstīts 1. Jāņa 2:25. Tātad kungs mums ir to jau dāvājis. Mums tas ir vienkārši jāpieņem. Un mēs kā zinām, kad dāvina kādu dāvanu, tad par to dāvanu mēs nevalkam maku un nesakam, es tev tūlīt samaksāšu. Tātad pestīšana ir bez maksas. Tā ir dāvana, kā Bībelē teiks, lai neviens šodien nelielas. Tad mums ir jāpieņem, un kas tālāk? Tālāk ir jābūt pateicīgam. Un tālāk ir jānovērtē. Nevajag teikt, Dievs, dod man tādu sirdi, kura būs pateicīga. Faktiski mums šodien jāsaka, Dievs, dod man atklāsmi par tevi, par tavu upuri, par tavu krustu, par tavām asinīm. Un jo vairāk tu novērtē, kas notika krustā, jo viss tas, kas notika krustā, tas viss bija priekš manis, tas viss bija priekš tevis. Un apostols Pāvils centās maksimāli sakoncentrēties uz Jēzus. Viņš saka, ka ir lietas manā dzīvē, kuras novērš mani. Un es sapratu to, un es no tā atteicos, un es uzskatu to visu par mēsliem, jo savādāk, ja tas vēl būs manā dzīvē kaut kas vērts, ka es to augsta celšu, tad es par to domāšu, es uz to cerēšu, es par to runāšu. Un apostols saka, es to vienkārši uzskatu, tas ir pīšļi un pelni. To, ka es biju farizējs no farizējiem, ka es pēc balsības biju nevainīgs, bet tagad viņš saka, es gribu palikt viņā, es gribu nevis ar savu taisnību, es gribu būt ar to taisnību, kas nāk no ticības, uz Jēzu Kristu cerot. Es gribu sasniegt pirmo augšām celšanos, tātad tas ir priekš manis pats galvenais. Un tādā veidā, kad ir mūsu dzīve sakoncentrēta uz Jēzu, ka tā ir mana lielākā vērtība, viņa upuris, tad es varu savā dzīvē gūt uzvaru, tātad manā dzīvē notiek pārmaiņas. Es topu pārvērsts viņa paša līdzībā. Kāpēc, ka es par viņu domāju, nav nekas labāks, par ko es varētu arī runāt. Un es cenšos viņu iepazīt rakstos, es turu ar viņu sadraudzību, es lūdzu viņu. Un tādā veidā notiek manā dzīvē šīs pārmaiņas. Es vienkārši palieku par teorētiķi, es esmu praktiķis, tāpēc, ka Jēzus Kristus, tas dzīvais vārds, kas ieiet manī, un viņš kļūst par miesu. Tātad es varu dzīvot tā, kā dzīvo Jēzus Kristus. Un pats Jēzus teica, ka tad, kad tu dzīvos ar mani, ja tu staigās manī un manā garā, kas notiks, tad tos pašus darbus, ko es darīju, arī jūs darīsiet, un vēl vairāk par tiem, jo es noeju pie tēva. Tāpēc viņš sacīja, ka ir noeju pie tēva, un kas notiks, ka viņš nonieks pie tēva, viņš sūtīs aizstāv, viņš sūtīs svēto garu, kas būs ar mums. Tāpēc Dieva upurs, tas ir kaut kas ļoti liels un ļoti varans, par ko mēs joprojām runājam no Efeziešiem 1. nodaļas. Un te rakstīts no 12. panta. Jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. 12. pants atklāja mums, kā mēs varam Dievu pagodināt. Mēs Dievu pagodinām ar to, ka mēs ceram, paļaujamies uz Jēzus Kristus upuri. Tātad pilnībā savu cerību liekam uz Kristu, ka tikai caur viņu es varu iegūt pestīšanu. Un caur to es ceļu Dievu plānu, ka es saku, Dievs, tu pareizi visu esi izdarījis, ka tu esi atdevis savu dēlu, jo bez viņa es nevarētu būt glābts. Caur Jēzu Kristu nāk manā dzīvē pestīšana, un tādā veidā es varu Dievu iepriecināt. Tādā veidā Dievs ar lapatiku skatās uz mani, bet ja es sāku cerēt uz saviem spēkiem, uz saviem labajiem darbiem, kad ar to Dievs būs apmierināts, ja es centīšos darīt labus darbus. Bet ja tas būs ārpus Kristus, tas būs, lai manu sirdsapziņu nomierinātu, tad Dievs saka, man tas nav tīkams. Katreiz, ja tavā dzīvē ir noticis kaut kas nepareizs, tu skrien pie Jēzus, tātad tas ir tas upuris, ko Tēvs bija atdevis, lai caur viņu es varētu iegūt pestīšanu. Un kad es tā daru, tas ir ticības solis, un no ticības taisnais arī dzīvos. Ja tu gribi dzīvot kristīgu dzīvi, tad
tici uz Jēzu, esi attiecībās ar viņu, ej pie viņa asinīm, mazgā savas drēbes, taisnības drēbes, ko tas kungs tev ir devis, un tādā veidā Dievs būs apmierināts. Mans mīļais Dievs, es pateicos tev par tavu žēlstību. Es slavēju tevi, kungs, ka tu esi mūsu glābis, tu esi mūs izredzējis, tu esi mūs svētījis, lai mūsu dzīvē būtu pacelts tu augstāk par visu, lai viss pārējais tiek pakļauts tev, lai tas viss slavu nes tev. Un arī šodien palīdz, lai mēs maksimāli koncentrējamies uz tevis, lai mūsu pagātne, lai viņa ir atlaista, lai mēs varam, Jēzu, šodien domāt par tagad, domāt par nākotni, zinot to, ka pagātni tu mums esi piedevis, ka tie gadi visi, kurus mēs pavadījām bez tevis, tie faktiski ir pazaudēti gadi, bet šodien, Dievs, es pateicos, ka mūsu ieguvums ir zināt tevi, dzīvot priekš tavas slavas un pilnībā savu cerību likt uz tevi. Tāpēc es esmu pateicīgs, kungs, ka visas manas dzīves sfēras šodien ir nodotas tev, lai tas viss atnes slavu tev. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī, lai mēs staigājam ticībā, paļāvībā uz to, ko tu esi izdarījis priekš mums, ka mēs varam vienmēr nākt pie tevis un savu sirdi klusināt tavā priekšā caur to, ka mēs, Jēzu, pielietojam tavas asinis, kā mēs lūdzam piedošanu, kā mēs ceram uz to, ka, kungs, tu vienmēr īstajā brīdī mūs pacels, nostiprinās un mūs nekad neatstās. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī tevi uz redzēšanos.